cilvēkiem ir dažādi uzskati par Aināru, bet jums nav ne mazākās nojausmas, kas viņš patiesībā ir. Es esmu viņa karjeru pētījusi kopš satiksmes ministra laikiem, tāpēc domāju, ka var jums pastāstīt. Šlesera politiskais sauklis vienmēr ir bijis taisīt naudu. Pamatā sev. Ejam pie staķa, ejam pie smiltēna pēc pīča, ko? Šlesers ir politikas ilgdzīvotājs, bijušais 90. gadu biznesmenis pašdarbnieks, kas pierunāja norvēģus Rīgā taisīt lielveikalus. Politikā ienāca 98. gadā. Latvija pirmajā vietā ir viņa 8. partija. Šlesera 2 iepriekšējās partijas, kas pārkāpa likumu, valstī joprojām ir parādā 860 000 eiro. Ko mākat jūs, Aināra Šlesera? Šlesers politikā ir ievilcis dažādus margināļus. Sākot ar sektantiem un beidzot ar antivakseriem. Trokšņa taisīšanai viņam šis koris der. Saki Dievs, sveiki, Latvija! Troksnis piesedz patieso mērķi – vairāk naudas. Pamatā sev. Kā Šlesers to dara? Ar to var iepazīties oligarhu sarunās. Likumsargi izmeklēja viņu un abu pārējo oligarhu īpašumu slēpšanu. Ierakstītās Šlesera sarunas ar biznesa partneriem 2017. gadā nonāca pie žurnālistiem. Tas ir tas, kas cilvēkus tracina, Aināra. Tā ir tava vājā vieta. Pārējās vietas tev visas ir stipras, bet tava vājā vieta ir tieši šī te, ka tu ar politiku taisīji sev naudu. Viens piemērs – nekustamo īpašumu bizness. Mums ir jāpanāk, lai valstī ieplūst milzīgas investīcijas. Un tagad es pastāstīšu, ko mēs varam pārdot. Protams, ir jāsakārto attiecības, tā skaitā arī ar Krieviju. Ar kaimiņu valstīm ir jābūt labām attiecībām. Nevajag nodarboties ar politiku, lai bizness strādā. Nevajag cilvēks melnā sarakstā iekļaut Gazmānavu, Ļepsu, Valēriju, dziedātājs. Tas ir murgs. Mums ir cits plāns. Patreiz daudzi cilvēki grib dzīvot Eiropā. Šlesers izbīdīja zelta vīzas. Proti, ārzemnieki varēja nopirkt īpašumus vai dibināt biznesus Latvijā un par to saņemt tiesības dzīvot jebkur Eiropā. Sākumā tas bija bizness ar krieviem, kas beidzās ar turienes oligarhu naudas mazgāšanu. Kad aptrūkās Krievu, Šlesera biznesa partneri īpašumu vietā sāka tirgot savu uzņēmumu daļas, šoreiz aziātiem. Tagad Šlesers sola pa muti tiem, kas par šo biznesu atgādina. Kādi investori nāks iekšā? Vai ar Šlesera roku atvilinātie cilvēki, ko viņš pats atzina, 70% cilvēki pērk šajā nekustamā īpašumā dzīvokļus, tie, kas vēlas uzturēšanas atļaujas. Tie ir feikie, kā jums mīlat teikt, tie ir feikie. Es cerēju, ka Glenbergs nav ieradies, kas varētu paklusēt, bet diemžēl pa muti būs jāiedot jums un visiem. To jūs vienmēr varat izdarīt. Krievijas karš Ukrainā programmu Krieviem piebeidza, bet Šlesers jau ir devies meklēt jaunus klientus. Sveiciens no Dubajas. Ietirgot šo ideju arābu šeikiem viņš mēģina jau gadiem. Bet kāpēc Šleseram tagad vajag Rīgas domi? Mans priekšlikums, kas attiecas uz tevi, es domāju, ka vajag paņemt Rīgas namus un ir jāapskatās, ko tur var izdarīt. Otra interesanta tēma – par Rīgas mežiem. Tur vajadzētu iziet cauri, kuras ir tās zemes, ko perspektīvā attīstīt, kur ir vērts ielikt kājadurvīs. Uztaisīt savu veidu biznesa auditu, kas tur ir, ko var izdarīt, kādus objektus nākotnē var apsaimniekot. Otrs piemērs, kā Šlesers izmanto politiku savās biznesa interesēs, ir osta. Tur uzņēmums viņš ieguva, būdams satiksmes ministrs, un slēpa aiz citiem cilvēkiem. Kad vairs nebija ministrs, izlīda no ēnas. Tagad uzņēmumu Šleseriem pieder kopā ar Šķēles ģimeni. Biznesa partneri, protams, arī no Krievijas. Tagad pakļauts sankcijām. Otrais. Šlesers neko jaunu neizdomā. Viņš kopē. Man uzdāvināja krekliņu. Make Riga great again. Wow! Riga būs atkal. Make America great again. You're fired! I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit
of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. Es palūkšu nedēļas laikā uzlikt sarakstu ar liekēžiem, kam ir jāiet prom pašiem. Trešais. Šlesera piedāvājumā nav nekā jauna. Viņš visu to jau vismaz vienreiz ir solījis. Ir pienācis pēdējais brīdis kaut ko darīt. Latvijai ir nepieciešams strateģisks plāns, kā attīstīt ekonomiku, kā piesaistīt investīcijas. Leta, 99. gada marts. Ekonomikas ministrs Ainārs Šlesers sola šogad izstrādāt Latvijas tautsaimniecības stratēģiju. Visi vietējie uzņēmēji, kuri tika čakarēti līdz šim Rīgas domē, viņiem tiks nodrošināts sarkanais paklājs pie nosacījuma, ja viņiem ir labs projekts. Leta, 2009. gads. Šlesers sola Rīgā cīnīties ar birokrātiju un veicināt projektu ātrāku izskatīšanu. Tie, kas labi strādās, es viņiem maksāšu vēl vairāk. Tie, kas strādās slikti, otrā pusē būs pātagi, viņi būs ārā. Dzelžaina disciplīna. Tas nozīmē, tie, kas ir ar mani, tie dzīvos labi. Leta, 2009. gads. Šlesers sola birokrātiem rādīt dzeltenās kartītes. Šis ir viens no retajiem solījumiem, kuru viņš savā ziņā ir izpildījis. Kad Šlesers bija satiksmes ministrs, viņš izveidoja 8 kāju. Proti, atlaida vienus, bet darbā pieņēma sev pietuvinātus cilvēkus un salika valsts uzņēmumos, par kuriem viņam bija interese. Daudziem sen aizmirsies, ka Šleseru jau vienreiz ievēlēja domē. 2009. gadā viņš kļuva par Rīgas vicemēru. Arī tad aktuāls bija investīcijas. Viņš izveidoja speciālu padomi. Tai bija jāsanāk katru mēnesi. Sanāca veselus 3. Opozīcija sūdzējās, ka Šlesers bieži nav darbā. Toreiz Šlesers arī solīja, ka Rīgā izveidos 50 000 darba vietu. Tas, protams, nenotika. Patraucēja gan ekonomiskā krīze, gan tas, ka tas vienkārši nav reāli. Vienu no solītajām 50 000 darba vietām Rīga zaudēja ātri. 5 mēnešus pēc ievēlēšanas domē Šlesers paziņoja, ka kandidēs uz Saimu. Par Šleseru, par labu Latviju, par 8. sarakstu. Cieti! Ja mēs apskatāmies un klausamies jūsu vārdos, tad rodas jautājums. Jā, no tiesas rodas. Un neviens vien, piemēram, kāpēc Šleseram atkal vajag Rīgu? Labdien, godājamā tauta! 4. Šleseram vajag domi, lai izkustinātu savus gadiem iestrēgušos projektus. Redziet, tas, kas tuvojas, ir Šlesers, bet tā, kas tiek nošķūrēta un nolīdzināta līdz ar zemi, ir vienoti. To mēs no Šlesera dzirdam katrā kampaņā. Šlesers, kurš gan cits? Savukārt to, ka šo sarunu dzirdēs vēlētāji, viņš nebija plānojis. Man ir visādi projektiņi, kuri vēsturiski sākti. Un viens no tiem ir Zaķu sala, bet viņš ir iesaldējies uz ilgu laiku. Tur ir mums viens norvēģu uzņēmums, kurā es piedalos arī 50%. Otra 50% ir vēl vienai struktūrai. Šo projektu Šlesers ar biznesa partneri Kozjolu un jaunā viņa rīkotāju Krutoju 11. gadā mēģināja ietirgot tagadējam ASV prezidentam Trumpam. Runāja koncertzāle un viesnīca. Domāja? Kā zino. Nesanāca. Investorā esot pietrūcis. Ķirša vadītā dome šajā salā, Lucau salā, atļāva celt futbola stadionu. Bet kā gadījās, kā negadījās, uzcēlēs pagaidām ir tikai šis. Bet tas nozīmē, ka atļauju salu apbūvei dabūt var un var mēģināt vēlreiz. Šlesera uzņēmums gan ir pārdots Igauņiem, bet, kā vēsta sena Rīgas domes paruna, būvatļaujas un attīstības plāni paši sevi bez naudas negroza. Šleseram kaklu gan 2 gadu desmitus jau spiež cita sala – Andreja sala. Senos laikos Šlesers bija atradis Norvēģi, aiz kura tur paslēpt īpašumus, lai cilvēkiem nerodas jautājumi, no kurienes nauda. Ar Šķēles un savu ministru rociņām izkārtoja ostas zemi privatizāciju, bet attīstība tur galīgi nevedās. Sākumā Šķēles un Šlesera ģimenes gribēja šo rajonu nogrūst pilsētai kā laikmetīgās mākslas muzeja vietu. Nesanāca. Pēc tam koncertzālē.
par baltu velti, ja vien valsts un pilsēta ieguldītu 23 miljonus ielas pārcelšanā un labiekārtošanā. Nesanāca. Šlesera jaunais projekts ir Waterfront. Pagaidām gan tur būvē tikai 2 ēkas. Tā reklāmas Šleseras regulāri pāršēro savos sociālajos medijos. Attīstītāji neslēpj, kas ir sapņu piļu galvenā auditorija. Bagāti arābi, kas tā tiktu pie uzturēšanās atļaujām. Pagaidām Rīga nav apsolījusi neko vairāk kā vārdisku atbalstu. Bet ar Šleseru pilsētas vadībā būs visi vārti vaļā. 5. Šlesers ir ģimenisks. Beigās jāpasaka arī kaut ko labu. Šlesers tiešām ir viens no retajiem latviešu politiķiem, kam visu karjeru ir tikai viena sieva. Viņš rūpējas arī par bērniem. Visi ostas īpašumi ir norakstīti uz dēla Edvarda vārda. Sveiks, es saprotu. Otru dēlu, Ričardu, Šlesers ir ievilcis Saeimā. Agrāk tur bija viņa sieva. Viņai vismaz atļāva runāt. Es esmu viņam palūdzis nesniegt intervijas Latvijā, ņemot vērā preses attieksmi pret mani personīgi, pret mūsu partiju, ar ko es esmu gājis cauri. Ričardam nodokļu maksātāji maksā gandrīz 4000 eiro mēnesī, lai viņš klusētu.